Un Nahors bija 29 gadus vecs, kad tas dzemdināja Tēru. Un Nahors pēc Tēras dzemdināšanas nodzīvoja vēl 119 gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un Tēra bija 70 gadus vecs, kad tas dzemdināja Ābrāmu, Nahoru un Hāranu. Un šie ir Tēras ciltsraksti. Tēra dzemdināja Ābrāmu, Nahoru un Hāranu, bet Hārans dzemdināja Latu. Hārans nomira pirms. Tēra sava tēva, savā dzimtajā zemē, Kaldeju Urā. Un Ābrāms un Nahors ņēma sev sievas. Ābrāma sievas vārds ir Sāraja, bet Nahora sievas vārds ir Milka, Hārana meita. Viņš bija Milkas un Iskas tēvs. Bet Sāraja bija neauglīga, tai nebija bērnu. Un Tēra ņēma savu dēlu, Ābrāmu un dēla dēlu, Latu Hārana dēlu, un savu vedeklu Sāraju, Ābrāma sava dēla sievu, un lika tiem iziet no Kaldeju Ūras un iet uz Kanāna zemi. Un tie nonāca līdz Hāranai un apmetās tur. Un viss